Domājies, te rakstīts, ka tagad līdz jūlija vidum Venēra ir zenītā. Venēra ir zenītā. Pār jums valda sirds, nevis smadzenes. Tas ir laiks, kad jūsu bijušie mēdz atgriezties un sagrozīt jums prātu. Jo Venēra liek domāt ar sirdi, nevis ar smadzenēm. Neticu ne astroloģijai, ne saviem bijušajiem. Es arī neticu, bet interesanti. Tev vajadzētu ar kādu sākt tikties. Tik ilgu laiku esi bijusi viena. Tavam dārziņam vajag dārznieku. Kur lai es atrodu dārznieku, ja manā kvartālā nav neviena dārza? Ir Armands. Mans slāpst. Kur var tik ilgi vienu sidra pudeli vest? Reku nāk. Atkal nav viens. Atkal saticis kaut kādu draugu. Vienmēr atvelk visu sev līdzi. Pirmoreiz to otru redzu. Interesanti, kas tas tāds ir. Es to otru pazīstu. Atvainojos, ka tik ilgi. Aizmirsu, kur nolikām mašīnu. Pa ceļam satiku savu čomu. Tas ir Harolds. Nevarēju palaist prom. Abi kādreiz dzīvojām vienā kāpņu telpā. Harold, tā ir mana meita, Marina. Nu, ja būtu ilgāk kavējies, būtu bijusi. Un tā ir mūsu kopīgā draudzene Jāja. Viņi jau ir pazīstami. Mēs esam pazīstami. Tiešām. Atgādini, kur mēs esam tikušies. Mēs neesam. Viņi kaut ko sajauc. Tu man tikko teici, ka jūs esat pazīstami. Jāiet peldēties. Šogad vēl neesam bijis ūdenī. Kreklu var nolikt uz mana krēsla. Tu taču man teici, ka jūs esat pazīstami. Es kaut ko sajaucu. Mēs neesam. Es arī eju ūdenī. Jūs nākat? Būs jau jāiet. Gaidot tevi izžuvu kā vobla. Tu nāc vai paliec? Nāku, nedusmojies. Tu nāc? Nē, es palikšu sargāt mantu. Marinai laikam nepatīk, ka es atvilku Haroldu. Tev arī viņš nepatīk? Nē, man viņš patīk. Vai jūs esat pazīstami? Nē, nezinu. Varbūt esam, varbūt neesam. Ko tas nozīmē? Ej peldēties. Kas notika? Vai es kaut ko teicu, vai izdarīju nepareizi? Mēs ar Haroldu mācījāmies vienā skolā. Viņš man ļoti patīk. Nekad nebūtu domājusi, ka kādreiz viņu satikšu. Esmu pārsteigta, ka tu viņu pazīsti. Viņš zina, ka viņš tev patika. Protams, ka nē. Nebija drosmes atzīties. Semestra vidū viņš pazuda. Runāja, ka esot izsitis bibliotēkas logu un par to izmests no skolas. Jā, viņš ir ļoti nerātns puisis. Varētu arī izmest vai izsist. Nezināju, ka tev tādi patīk. Viņa klasē mācījās man labākā draudzene, kur visa skola apsaukāja par gorillu. Viņš bija vienīgais, kurš piecēlās, lai aizstāvētu viņu. Haroldu pat sāk apsaukāt par Tarzānu, gorillas vīru. Es neticu, ka viņš to logu izsit. Noteikti izsit kāds cits, bet apsūdzēja viņu. Viņš varētu izsist. Nezinu. Es atceros viņu kā drosmīgu puisi ar zelta sirdi, kurš aizstāvēja savus klases biedrus. Vai zināji, ka viņš ir sēdējis nepilngadīgo kolonijā? Vairākas reizes apcietināts par maziem noziegumiem. Par kādiem? Miesas bojājumu nodarīšanu, īpašumu bojāšanu, parasti alkohola reibumā. Neticu, ka mēs runājam par vienu un to pašu cilvēku. Ej peldēties, Marīna izskatās dusmīgi. Fui, cik augsts ūdens. Labāk nebūtu gājis. Es tā skatos un domāju, tik tiešām izskaties redzēta.
No kurienes mēs esam pazīstami? Mēs neesam. Jo vairāk tu saki, ka neesam, jo vairāk liekas, ka esam. No atzīsties. Mēs mācījāmies vienā skolā. Es biju 8. klasē, tu 9. Tad es tev apcēlu. Varbūt tu biji ieķērusies manī. Kā tu man tik labi atceries? Nekad neesmu redzējusi tev kādu apceļam. Tā tad es tev patiku. Tu skaties uz manu pudeli. Gribi padzerties? Un tu izvairies no atbildes. Dzer sausu. Uzsils, bet garšīgs. Paldies. Vienu es atceros. Es viņā biju dikti iemīlējies. Viņa bija tāda pati klejotāja, vientuļniece kā es. Man viņa ļoti patika. Es nezināju, ka mūsu skolā bija vairākas jājas. Piedod, bet es tevi neatceros. Es vienmēr ģērbos zilās drēbēs un staigāju ar milzīgo Ilzi no tavas klases, kur visi apsaukāja par gorillu. Tad tu esi tā jāja, kur man patika. Zila bija tava mīļākā krāsa, un tavs tētis strādāja piena kombinātā. Jā, un tu draudzējies ar Ilzi, atceros. Tev ļoti patika lasīt. Kā es tevi neatpazinu? Es toreiz uzrakstīju tev vēstuli, bet nepietika drosmes nosūtīt. Es pat atceros visu, ko rakstīju. Ko tu man rakstīji? Man kauns, tāds muļķības. Saki, es gribu dzirdēt. Uzrakstīju, ka tu man ļoti patīc. Es gribu, lai mēs izģērbtos kaili, savītos vienā un berzētos tik ilgi, kamēr izlīs sula. Labi, ka neatsūtīji. Es nebūtu piekritusi. Jā, es prasīju padomu vecākās klases puišiem. Viņi man teica tā rakstīt. Man liekas, ka viņi gribēja man izmuļķot. Es tevi atceros, jo tu man arī patiki. Nopietni! Tu man patiki, jo biji vienīgais, kurš aizstāvēja Ilzi. Man viņas bija žēl. Nebija pelnījusi. Es tev varu iepriecināt. Viņa tagad ir tieva, slaida un vairāk izskatās pēc gazeles, nevis gorillas. Saka, ar ko tu nodarbojies? Kas tu esi pēc profesijas? Man tevi jāsarūktina. Es plūstu pa dzīvi kā pīrāgs, kas par agri izrauc no krāsnes. Man nav ne pastāvīgas dzīves vietas, ne nodarbošanās. Tu esi ļoti atklāts. Es? Nē, Sidrs vainīgs. Un tu? Kas tu esi pēc profesijas? Es esmu psiholoģi. Ļoti nopietna profesija. Redzot, kā tu aizstāvēji Ilzi, tas lika man saprast, ka es vēlos savu dzīvi veltīt, lai palīdzētu citiem. Tu man nopietni ietekmēji. Tu man arī ietekmēji, tikai pretējā virzienā. Marīna piekdien rīko ballīti, gribētu nākt? Jā, bet vispirms man jāprasa atļauju, vai drīkst tevi aicināt. Man jau ir atļauja. Es būšu, Armands uzaicināja. Paldies par Sidru. Man jāatgriežas pilsētā. Pasaka Armandam, ka tiksimies ballītē. Tik ātri prom, paliec ilgāk. Apsolu ballītē, palikšu ilgāk. Tad, lai tev veicas. Paldies. Man vienmēr veicas. Kur palika Harolds? Aizgāja. Teica, ka viņam jāatgriežas pilsētā. Dīvaini. Mēs sarunājām braukt kopā. Ej, atzinies viņam mīlestību? Atzinos. Uzreiz aizbēgu. Izklausās pēc viņa. Vai nopietni atzinies? Izrādās, ka es viņam arī patiku. Nekad nebūtu domājusi. Baigi neaizraujies.
Viņam patīk vieglas sievietes, kuras neprasa liekas laika un finansiālos ieguldījumus. Kur tu aizgāji? Skatos, tevis nav. Būtu pateicis, ka iesi krastā. Kur palika Haralds? Aizgāja. Nevarēja ilgāk palikt. Paldies Dievam. Man viņš nepatīk. Kaut kāds dīvains. Viņš izskatās pēc tāda slaista, pēc tāda, kurš dzīvi beigs cietumā. Viņš nesā sev līdzi kaut kādu kriminālu auru. Es viņu uzaicināju uz tavu baulīti. Nopietni? Es tev saku, viņš man nepatīk, bet tu viņu uzaicināji. Labi, lai nāk, bet alkohola viņam nebūs. Es jau pasūtīju. Viņam nepietiks. Lai nāk par savu pudeli. Nesatraucies. Viņš alkoholu nelieto. Viņš nedzer. Atnesu šampānieti. Izskatās, ka tev ir garlaicīgi. Viss kārtībā. Laikam neesmu pietiekami iedzērusi. Tad sāc dzert. Man tev ir dāvana. Prezervatīvs. Es redzu, kā tas banķieris uz tevi skatās. Ja nebūtu Armanda, es viņam piecirstu. Nu, vismaz uz vienu vakaru. Es jau atšūvu to banķieri. Ja tev nepatīk tas banķieris, te ir citi. Tas viens esot rallija braucējs, tikai zelta medālas. Iedomājies, cik viņš pelna. Tev vairs nevajadzēs strādāt. Rallija braucējs atnāca ar draudzeni. Viņa man teica, ka viņi šķiras. Tikai viņš vēl tu nezina. Patur sev, lai jums ar Armandu labi nodara. Armand, tu esi vienīgais ciemiņš, par kuru es baumo. Un tu pat neesi ciemiņš. Kur ir tavs Haralds? Neesmu viņu redzējusi. Vēl nav atbraucis. Visi tūlīt gulēs zem galdā, bet viņš nav atbraucis. Nevaru ciest tādus ciemiņus. Runājot par alkoholu, aiziešu paskatīties, cik atlicis. Ciemiņa dzer vairāk nekā bija gaidījusi. Tu gaidi Haraldu? Beidz muļoties. Es nevienu negaidu. Es redzu, ka tu gaidi. Esi uzmanīga. Sveika, Marīna. Kāda forša ballīte. Tikai mūzika tāda garlaicīga. Ja tu gribi mājās, Armands tevi aizvedīs. Domā ātri, kamēr viņš nav piedzēries. Paldies, man pašai šofērs. Kurš tevi atveda? Dzirdēju, ka tu atkal esi brīva. Par mani nesatraucies. Laba vieta ilgi nestāv tukša. Par tevi es vismazāk satraucos. Ejam dejot, kamēr viņa nav sabojājusi vakaru. Es palikšu. Labi izskaties. Man patīk tava kleita un kurpes un mati. Varbūt tev ir liekas prezervatīvs. Ceļam mani mašīna paņēma izskatīgs vīrietis. Tik skaists, ka es pat aizmirsu vārdu paprasīt.
Gribi pēc ballītes uzaicināt pie sevi. Jā, man ir. Paldies, būšu parādā. Var nedot. Es jau domāju, ka tu neatnāksi. Tu pamanīji, ka manis nav? To es piedzēries. Armands man teica, ka tu alkoholu nelieto. Negribu, lai viņš zina. Būs vīlies. Tu taču māki turēt noslēpums. Es tev uzticos. Tu labi izskaties. Tu gan kāds saburzīts. Kas notika? Gludeklis nodeg. Ja mēs būtu skolā, es tevi uzaicinātu dejot. Es nepiekristu. Baidos, ka sabojāšu iespaidu par sevi. Es nemāku dejot. Tad vienīgais, ko es tev varu piedāvāt, savīsimies vienā un verziesimies tik ilgi, kamēr izlīs sula. Un mācīšu tev dejot. Es negribu. Dejojam vai ģērbamies kailu un vijamies vienā. Tev ir izvēlies. Dejošana arī ir savīšanās ar svešu cilvēku. Jā, bet mēs neesam sveši. Beidz muļķoties. Liec rokas uz maniem pleciem. Tu esi nosarkus. Sarkan kā biete. Izskaties pēc skolnieces. Tu arī esi sarkans. Alkohols vainīgs. Kādu deju tu man māci? Nezinu. Nosaukumu izdomāsim vēlāk. Kā tu vari dejot ar tik nopietnu seju? Par ko tu domā? Par darbu? Gadījies kāds smags pacients? Kāds sagrauts no apkārtējas pasaules svara? Sieviete nevar aizmirst savu meitu, kur aizgāja pirms 14 gadiem. Smags gadījums. Negribētu būt viņas vietā. Traģiski zaudēt savu vienīgo bērnu, zinot, ka citu bērnu tev vairs nebūs. Satikšanās man lika atgriezties dienās, kad es vēl mācēju sapņot. Tagad ar skaudību skatos uz tiem, kurus apglabā. Beidzot miers, klusums. Nav jāmokās. Tev patika lasīt. Mēs abi sapņaini klejotāji. Es klejoju realitātē un tu grāmatās. Es toreiz izlasīju visu, ko tu izlasīji. Tu lasīji par ceļojumiem, neapdzīvotām planētām, tuksnešiem. Visas grāmatas par aizbēgšanu, došanos prom. Tāpat kā man, arī tev gribējas aizbēgt. Es sapņoju, ka mēs abi aizbēgtu uz tuksnes un beduīnu teltī viens otram priekšā lasītu. Diemžēl mani sapni noved man krātiņā. Tevis dēļ man izmet no skolas un ielika kolonijā. Es dzirdēju, kā bibliotekāri teica, ka tu nekad laikā neatdodot grāmatas, ka tu esi kā žurka, kura ņem un ievelk alās visas labās. Bet es redzēju, ka tev patika vienu grāmatu lasīt vairākas reizes. Redzēju, kad dzirdēju, ka viņi tev nosauc par žurku. Es paliku dusmīgs kā pūķis. Paņēmu akmeni un tēmēju, gribēju trāpīt viņai pa galvu, bet netrāpīju. Ielidoju logā. Iepriekš jau šo to dusmās nodedzināju, tāpēc nākamā pietura man bija kolonija. Lidoju ar tevi divatā, pamodos vienatnē. Aizmirs, kā tas bija sapņot. Un ja tagad mani kāds nosaukt par žurku? Tad es trāpītu pa galvu. Jūs esat pazīstami? Tas ir mans šoferīts, pa kur es tev stāstīju. Tas smukulītis.
Mēs mācījāmies vienā skolā. Mēs viens otram patikām. Cik aizraujoši. Pusauģu romantika. Tik skaisti. Es tev atnešu šampānieti. Kamēr tevi meklēju, būs jau uzsils. Ejam uz dārzu. Es gribu tev parādīt rozes. Man ļoti patīk rozes. Vai drīkst pabeigt sarunu ar Jāju? Jāja var pagaidīt. Rozes negaidīs. Atceries, ko tu man solīji mašīnā? Tu joprojām te? Ar tevi viss kārtībā? Es nejūtos labi. Es iešu mājās. Nopietni? Es ļoti gribu mājās. Pavadīt tevi? Nē, nevajag pavadīt. Pagaidi, kamēr saule uzliks. Es gribu mājās. Es nejūtos labi. Gaidi, atradīšu kādu, kurš tevi aizvedīs. Visi ir piedzērušies. Kurš man vedīs? Gaidi, es kaut ko izdomāšu. Izsaukšu taksi. Mēs esam tik tālu no centra, neviens taksis uz šejien nebrauc. Kaut ko izdomāšu. Tiešām, esi izlēmusi, ka gribi mājās. Nepārdomāsi. Nē, nepārdomāšu. Es gribu mājās. Gribēju, ka visi meklē kādu, kurš tevi var aizvest. Nu, braucam. Es tevi aizvedīšu. Tu esi piedzēries. Neuztraucies. Te nekad nav policija. Nu, braucam. Tu esi iedzēris. Tu nevari sēsties pie stūres. Nomierinies, nekas slikts nenotiks. Es par tevi uztraucos. Gribu tevi aizvest. Skatos, redzu draugu, kuram gribu palīdzēt. Ej, draugs, izklaidējies. Gan jau tikšu mājās. Nebojā mans dejs jau vakar. Es arī gribu prom. Tas kaut ko maina? Nu, braucam prom. Moira tev nepiedos, ja tu viņu atstās vienu. Es jau aizmirstu, kas ir Moira. Labi, braucam. Uz kurieni jūs? Es aizvedīšu Jāju mājās. Lieliski. Es arī gribu braukt. Aiziešu pēc savām mantām. Ejam? Man arī jāpaņem mantas. Nu, tad gaidu tev mašīnā. Nu, Brauciet bez manis. Es nolēmu palikt. es tevi nesaprotu. Brauciet bez manis. Atkal jūtos labi. Izlēmu palikt. Nu, labi, dari kā gribi. Nezināju, ka tu esi mans pacients. Jāpārnāk pie tevis. Nezināju, ka tu ej pie psihologa. Agrāk neesi neko teicis. Vīriešiem nevajag psihologu. Viņiem ir alkohols. Piedzerās, ir labi. Tev tagad ir brīvs vēl vai tu kādu gaidi? Gaidu, bet laikam jau nebūs. Ko tu gribi? Esmu droši, ka tu zini, kāpēc esmu atnācis. Jā, es zinu. Tu kaut ko zini? Tikai to, ko raksta avīzēs. Man būtu vieglāk, ja tu pateiktu, ko tu īsti esi dzirdējusi. Es zinu par avāriju. Zinu, ka Moira ir mirusi, Harolds ir dzīvs. Viņš ir reanimācijā, bet vēl nav pamodies. Es nezinu, kā tas notika. Neviens neko neredzēja. Kurā brīdī Harolds ieradās Marinas ballītē? Neviens neredzēja ne to, ka viņš ieradās, ne dzirdēja, kad aizbrauca. Gluži kā spoks. Viņš bija piedzēries, pamatīgi piedzēries un pārsniedza ātrumu. Neizņēma līkumu. Mašīna apmeta 3.
4 kūleņus, kamēr apstājās atcitoties ar jumtu pret zemi. Kā Harolds nebija piesprādzējies. Izdzīvoja tikai tāpēc, jo iekrita tukšumā zem stūres. Moira bija piesprādzējusies, aizgāja bojā. Jumts viņu saspieda, nomira notikuma vietā. Dīvaini. Ja nebūtu piesprādzējusies, būtu dzīva. Un tagad Moiras māte draudz iemest Harolda cietumā, un viņa to izdarīs. Viņa ir ietekmīga sieviete. Viņa panāks savu. Dīvaini. Es pat nezināju, ka viņš ir atkal sācis dzert. Es zināju, ka viņš lieto alkoholu. Tu zināji? Kā tu zināji? Harolds baidījās, ka tu būsi viņā vīlies. Tu esot viņam palīdzējis atmest. Vienalga. Kāpēc Moira iekāpa mašīnā, ja redzēja, ka viņš ir dzēris? Par ko viņa domāja? Es nesaprotu. Jā, tagad pie notikušā visvieglāk vainot Moiru. Es saprotu Moiru. Saprotu, ka viņa varēja iekāpt. Es arī iekāptu. Nē, tu neiekāptu. Neviens nekāptu redzot, ka viņš ir dzēris. Esmu droša, ka es iekāptu. Tu nekāptu. Nē, es iekāptu. Ja viņš būtu aicinājis, es piekrīstu. Pat tad, ja redzētu, ka viņš ir dzēris. Tas, ka tev viņš patīk, ir viena lieta, bet tas nenozīmē, ka tu kāptu. Es iekāptu. Viņš pārliecinātu. Esmu vairāk nekā droša. Nē, nepārliecinātu. Tu neesi Moira. Es esmu tāda pati kā viņa. Mums abām viņš patika. Kā tu zini, ka viņai viņš patika? Viņš bija ātrs un bez saistībām. Tieši tādi viņai patika. Un kam būtu jānotiek, lai tu neiekāptu? Es neiekāptu, ja mašīnā būtu Moira, jo tad es būtu greizsirdīga. Esmu droši, ka tu nekāptu vienalga ar Moiru vai bez viņas. Armand, es iekāptu. Tu nekāptu. Es iekāptu. Labdien! Tevi tikko izrakstīja no slimnīcas, un tu jau dzer un pīpē. Tu man ienīsti tāpat kā pārējie. Nu, kāpēc tu neatbildi uz maniem zvaniem? Nebija gatava tevi satikt. Moiras māte tevi ienīst visvairāk. Tu atņēmi viņai vienīgo meitu. Loģiski. Pēkšņi, puf! Un meitas vairs nav. Es arī būtu dusmīgs. Gluži kā burvis, kā Davids Copperfields. Puf un nav. Kad pamodos slimnīcā, gribēju tevi nogalināt. No ātri pirms māsiņas atnākušas. Tikai nezināju, kā to izdarīt. Es tikai gribēju tevi aizvest atvest mājās. Nu, kāpēc tu nebrauci? Tu vaino mani? Jā, ja tu nebūtu teikusi, ka jūties slikti, es nekur nebūtu braucis. Nu, kāpēc tu pārdomāji? Ja tu būtu bijusi mašīnā, es nebūtu tik ātri braucis. Es pateicu, ka jūtos slikti, jo bija greizsirdīgi un jūtos nodot. Es gribēju tikt prom, bet neiekāpt, jo Moira nolēma braukt. Tu man joprojām patiki. Tagad vairs neesmu tik droši. Tu biji greizsirdīgi uz Moiru? Nu, kas tev lika šaubīties, ka tu man patīc? Moira man paprasīja prezervatīvu, lai ar tevi pārgulētu. Es nebūtu gulējis ar Moiru. Es gribēju pārgulēt ar tevi. Vispirms tu negribēji ar mani dejot. Pēc tam tu atteicies ar mani braukt. Nu, es sapratu, ka tu man atšūti. Braucot prom, man pārņem dusmas. Es uzņēmu ātrumu. Nu, vairāk dusmojos, jo ātrāk braucu.
Moira bija nobijusies, bet bļāva, lai es apturu. Armands man teica, ka tev patīk vieglas sievietes. Un Moira tāda bija. Nosprieda, ka tu esi izvēlējies viņu. Nē, man viņa nepatika. Kāpēc tu man visu laiku tagad zvani? Ko tev no manis vajag? Man vajadzīga tava palīdzība. Man neviens nepalīdz. Ceru, ka tu man neatteiksi. Mans advokāts prasa, lai es uzrakstītu atvainošanos vēstuli Moiras mātei par to, ka nogalināja viņas meitu. Es nevaru to izdarīt. Es esmu dumšs, es nezinu, ko rakstīt. Tu man teici, ka viena no tavām pacientiem ir māte, kura nevar aizmirst savu meitu. Tu zini, ko tie cilvēki grib dzirdēt. Kā tu vari kaut ko tādu no manis prasīt? Es nevaru. Tas nebūs pareizi. Es nedrīkstu to darīt. Tevis dēļ man iesēdināja kolonijā. Man jau ir krimināla vēsture. Moiras māte grib mani iesēdināt par netīšu slepkavību. Zini, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es esmu pieļāvis apstākļus, apzinoties, ka tie var izraisīt otra cilvēka nāvi. Lūdzu, piekrītu to izdarīt. Moiras mātei rados ir juristi, advokāti, tiesneši. Tev man jāpalīdz. Mans advokāts saka, ka tas, vai viņi piedos, ietekmēs manu nākotni. No manis izvairies. Tik daudz pacientu, ka neatliek laika draugiem. Tava sekretāra man tikko teica, ka tu pati atcēla visas vizītes. Tu ļoti negribi mani satikt. Kāpēc mēs pēkšņi esam tik svešus? Vairs nebrauc ar mani uz jūru? Kā Armandam iet? Nezinu. Mēs vairs neesam. Jūs pašķīraties? Viņš aizgāja no manis, teica, ka vairs nevar izturēt manas nosodošās acis. Es vienmēr visus kritizējot, nosodot. Žēl dzirdēt. Jūs bijat sadarīgs pāris? Nē, mēs nebijām. Dīvaini. Viņš man neko neteica. Kad tu viņu pēdējo reizi satiki? 2 nedēļas pēc avārijas. Ak, Dievs, visa pilsēta tagad mēra laiku pēc tās avārijās. Nevis 2 nedēļas pēc avārijas, bet 2 nedēļas pēc manas ballītes. Ko tu raksti? Ja kāds ar mani tā izdarītu, es nepiedotu? Jūsu meita bija viens no smaidīgākajiem. Noliec! Tu raksti vēstuli Moiras mātei Harolda vietā? Lūdz piedošanu par to, ka viņš nogalināja viņas meitu? Kāpēc tu to dari? Kas tev ar to sakars? Kāpēc tu palīdzi noziedzniekam? Tā ir mana vienīgā iespēja anonīmi lūgt piedošanu. Ko tu runā? Atceries, toreiz pludmalē es teicu, ka Haroldu atpazinu. Pēc tam es noliedzu. Mēs mācījāmies vienā skolā. Viens otram patikām. Tiklīdz pludmalē sākam runāt, likās, ka tas ir cilvēks, ar kur gribētos sarunāties visu mūžu. Jutos tā, it kā esam pazaudējuši daudzus gadus, kurus varējam pavadīt kopā. Bet Armands man sagrozīja galvu. Teica, lai esmu uzmanīga. Viņš teica, ka Haroldam patīk vieglas uzvedības sievietes. Un Moira tāda bija. Es padomāju, ka Haroldam viņa patīk. Kaut gan patiesībā nepatīk. Viņi abi kopā ieradās uz ballīti, un es būdam greizsirdīgi sāku tēlot, ka man ir slikti. Tikai tiktu prom. Harolds piedzēries, gribēja man aizvest. Es piekritu, bet Moira arī izdomāja braukt ar mums. Es uzreiz atteicos. Viņi aizbrauc.
Tiklīdz bija prom, es ar sirdi un dvēseli cēju, ka viņi avārēs. Haralds nesavaldīja mašīnu, nevis tāpēc, ka bija piedzēries, bet tāpēc, ka bija dusmīgs, jo padomāja, ka es viņu atšūvu. Un tagad Moiras māte apsūdz Haroldu netīšā slepkavībā. Bet faktiski man arī vajadzētu tiesāt. Es arī pieļāvu apstākļus, zinot, ka tie var izraisīt otru cilvēku nāvi, pat dzivu cilvēku nāvi. Jā, ja cilvēki runā, ka Haralds pat nav aizgājis līdz Moiras kapam, tu gribi dzīvot, zinot, ka Moiras māte piedevusi cilvēkam, kurš viņai nav atvainojies? Kāpēc tu man agrāk neko neesi teikusi? Tāpēc, ka Armandam ir taisnība. Tāpēc, ka tu esi ļoti nosodoša. Jā, es esmu nosodoša. Nenoliedzu, mums blakus dzīvo daudz ļaunu cilvēku. Es labi lasu cilvēkus un nelaižu sev klāt tos, kuri var sāpināt manus cilvēkus. Tos, kurus es mīlu. Tu esi labs cilvēks. Mēs ar Armandu vienmēr esam centušies tevi pasargāt. Nu, žēl, ka tu mūsu draudzību tik zemu novērtēji. Joprojām pīpē. Cietuma atmetīšu. Tu jau esi nolēmis, ka sēdēsi. Nu, lēnām pieņem domu, ka tā ir tāda jauna fāze, kurai būtu jāiziet cauri. Varbūt kaut ko jaunu par sevi iemācīsies. Diez vai. Es nerakstīšu vēstuli tavā vietā. Tev būs jāraksta pašam. Es jau uzrakstīju. Aizgāju pie Moiras mātes un atdevu viņai rokās. Piedod, ka es kaut ko tādu no tevis prasīju. Un ko māte? Pieņēma tavu atvainošanos? Kā tev liekas? Labāk nebūtu rakstījis. Labāk nebūtu gājis. Nu dod viņai laiku. Un kā tev liekas? Esmu pelnījis sēdēt. Ja tevs dēļ būtu aizgājis bojā kāds, kur es mīlu, es gribētu, lai tu sēdi. Un cik gadus tu man iedod? Es nezinu. Ātruma pārsniegšana apdzīvotā vietā, netīša slepkavība, iepriekšēja sodamība, plus alkohola reibumā, kas skaitās vai nu pastiprinošs apstākļus 6, 8 gadus. Tu gaidīsi man iznākam. Būtu patīkam zināt, ka mani kāds gaida. Nē, liekas, es tev negaidīšu. Lietus sāk smidzināt. Laikam vasara ir beigusies. Kam tie ziedi? Piedod. Man? Atkal Moirai. Gribu nolikt uz viņas kapu, bet man bail vienam iet. Atnāks man līdzi. Viņai ļoti patika rozes. Tas ir vienīgais, ko es par viņu zinu. Nu, kā tev liekas? Viņai patiks? Man patiktu. Es ceru, ka man uz tavu kapu nekad nevajadzēs likt ziedus. Es tomēr priecājos, ka ziedi ir Moirai, nevis tev.